3S, ja viedās specializācijas stratēģija izstrādes mērķis, ir atlasīt tās stratēģijas un to specializācijas virzienus, kuros ieguldījumiem ir īpaši liela sociāla-ekonomiskā atdeve. Izvērtējot dažādas jomas, pirmkārt uzmanību būtu jāvērš uz cilvēku resursiem, otrkārt uz infrastruktūru, treškārt uz iespējamo sadarbību, īpaši reģionālo sadarbību, un ceturtkārt uz ilgtspējīgiem ieguldījumiem. Ņemot vērā šos kritērijus, Rīgas Radiņu universitāte, kā lielākais spēlētājs cilvēku resursu un kompetenci jomā, ir likusi priekšā 3 specializācijas virzienus, kurus es šeit īsumā jums stādīšu priekšā. Runājot par nākošā plānošanas perioda izaicinājumiem, izaicinājumi ir daudz, tomēr ar īpašu nozīmi ir atvērto inovāciju principa izplatīšanās, noteiktās nozarēs, tā skaitā farmācijā un veselībā, un tas nozīmē, ka pētījumos arvien lielāka daļa no projektu attīstības cikla tiek veikta publiskā sektorā, tādējādi samazinot uzņēmēju darbības risku, un uzņēmumi uzstājās kā pircēji inovāciju tirgū, kurā tiek pārdotas inovācijas, kuras atrodas jau relatīvi vēlā attīstības stadijā. Jebkurā gadījumā ar šo modeli mums būs jārēķinās. Vairākas lielas globālas farmācijas kompānijas jau ir slēgušas iekšējās pētniecības nodaļas, iekšējos pētniecības centrus un pārgājušas uz atvērtās inovācijas modeli. Pirmā prioritāte, pirmā specializācijas joma, mūsu priekšlikums ir atgriezt specializācijas sarakstā farmaceitisko tehnoloģiju un konkrēti cieto zāļu formu pētniecību, izveidojot speciālu laboratoriju, uz kuras bāzes šī pētniecība var notikt. Tātad piedāvājums ir radīt laboratoriju, kurā tiek integrētas gan pētniecības, gan industrijas aktivitātes, tādējādi nodrošinot pirmkārt cilvēku resursu sagatavošanu, otrkārt sagatavoto cilvēku resursu atbilstību industrijas vajadzībām un tiek nodrošināta arī zināšanu pārnese no akadēmiskā sektora uz industriju, un akadēmiskais sektors tiek nodrošināts ar ilgtspējīgas pētniecības iespējām, atbildot industrijas izaicinājumiem. Šī te laboratorija būs attiecīgi kvalificēta speciālistu sagatavošanas bāze, kur industrija var formulēt savas vajadzības, var veikt eksperimentālu ražošanu, var veikt pētījumus nozarē, kurā pašlaik notiek ļoti strauja attīstība un pastāv pieprasījums pēc ārkārtīgi augsti kvalificētiem speciālistiem. Diemžēl nav iespējams šobrīd atbildēt šim izaicinājumam, jo nav atbilstošas pētniecības infrastruktūras un nav iespējams bez šādas infrastruktūras sagatavot atbilstošus speciālistus. Ieguvumi tātad ir gan industrijai, gan pētniecības sektoram. Mērķa grupas - farmaceitiskā industrija, sevišķi mazo vidējo uzņēmumu sektors, jo lielās kompānijas daļu no šīm problēmām var risināt, izmantojot ilgadīgu pieredzi. Nākamais piedāvājums viedās specializācijas virzieniem ir klīnisko pētījumu nacionālā tīkla attīstība un reģionālā sadarbība. Situācija ir tāda, ka Latvija, diemžēl, nav dalībniece Eiropas ESFRI infrastruktūrā ECRIN, kas nodarbojās ar klīnisko pētījumu tīklu integrāciju. Kādēļ? Tādēļ, ka nav atbilstoša šī te centrālā elementa, centrālās laboratorijas Latvijā, kura varētu veikt pilnu klīnisko pētījumu apstrādes un izvērtēšanas ciklu, saņemot attiecīgu materiālu no klīnikām. Tātad mūsu priekšlikums ir izveidot šādu laboratoriju, kura satur visas nepieciešamās komponentes un var tādējādi uzstāties kā Latvijas pārstāvis Eiropas infrastruktūra tīklos. Klīnisko pētījumu tirgus Latvijā pašlaik nav īpaši liels, bet tiek prognozēta tā strauja attīstība. Vēl bez iesaistes attiecīgi Eiropas struktūrās ieguvumi būtu tādi, ka Latvijā mums būtu izveidot pilnu ciklu kompetenci tieši klīnisko pētījumu jomā un varētu arī sagatavot jaunu speciālistu paudzi, klīniskos pētniekus, kuri jau būtu apguvuši visus šos te procesu posmus un varētu tātad radīt konkurenci pašlaik Latvijā dominējošajām ārvalstu firmām, kuras Latvija, diemžēl, izmanto tikai kā bioloģiskā materiāla savāktuve.
Trešā specializācijas joma tā ir veselība un konkrēti veselības tehnoloģija un klīniskās medicīnas metožu attīstība, veidojot specializētu klīnisko pētījumu un apmācības centru. Veselības nozarei pastāv būtisks eksporta potenciāls, tas ir tā saucamais medicīnas turisms. Konsorcijā veic speciālu pētījumu par medicīnas turismu perspektīvām Latvijā, un tika konstatēts, ka pastāv gan nozīmīgas izaugsmes iespējas, gan arī tika identificētas nozares, kurās šī attīstība ir sevišķi perspektīva. Jāņem vērā, ka Eiropas komisija arī šī gadījumā ir mūsu pusē, jo virza pārobežu veselības pakalpojumu direktīvu. Mūsu priekšlikums uz jaunu pakalpojumu attīstības bāzi, modulāru klīniskās pētniecības un apmācības centru, kas integrēs esošo Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centru un ir vērsts uz jaunu ārstniecības metožu tehnoloģiju attīstību. Tātad atšķirība ir tāda, ka tās nav zāles, tās ir metodes, tehnoloģijas, gan ārstēšanai, gan diagnostikai. Perspektīvās nozares, attiecīgi šeit reģeneratīvā medicīna, reproduktīvā medicīna un, piemēram, dentālā medicīna. Šāda nozara ir samērā daudz, un tās ir sevišķi piemērotas mazo un vidējo uzņēmumu darbībai. Runājot par cilvēku resursiem Latvijā veselības nozarē, mēs tomēr gribētu uzsvērt, ka tā ir ārkārtīgi nozīmīga mūsu ekonomikas sastāvdaļa. Tās īpatsvars iekšzemes koproduktā pieaug. Tā tad varbūt ne tik ātri kā citās, teiksim, pasaules valstīs, ASV tas pieaug ļoti strauji. Bet tomēr šī ir nozare ar daudz ļoti augsta kvalificētu speciālistu, un šajā nozarē raksturīgi tas, ka izzūd robežas starp pētniecību un ikdienas praksi. Pētnieks pielieto eksperimentālas ārstēšanas, diagnostikas metodas, un attiecīgi tātad šis te bet-to-bench process, tas, kas notiek klīnikā, dod impulsu jauniem pētījumiem. Runājot par šo visu, teiksim, projektu un specializāciju realizāciju, vēlamies pirmkārt uzsvērt, ka būtu jārealizē šie projekti pirmām kārtām universitāšu sastāvā. Jo universitātes pirmkārt var veiksmīgi risināt cilvēku resursu problēmu, kas būs ārkārtīgi liels izaicinājums nākamā plānošanas periodā. Universitātes nodrošina kritisko masu un ir kompetenci attīstības centrs. Sadarbojoties universitātēm ar industriju, var tik veidot jauni zinātniski praktiski klāsteri, kuri ir izdevīgi gan akadēmiskam sektoram, gan ražojošam. Tāpat būtu jāņem vērā, ka ir lielāks tātad atbalsts iespējams aktivitātēm, kas ir realizētas universitāšu sastāvā, un būtu jāņem arī vērā tas, ka universitātes pašas neiejaucās tirgu un necenšas no tirgus izstumt tā esošos spēlētājus. Universitāšu loma ir apmācības programmas, izglītības programmas, kuras tās realizē. Tā ar to arī es būšu varbūt pavisam īsi raksturojis. Tātad, ja ir kādi jautājumi, var apskatīt mūsu prezentācijas internetā. Mēs esam sagatavojuši arī plašāku materiālu vai griezties tieši pie mums. Paldies par uzmanību. Paldies, Berķkungs.